Nu, tad man blakus ir 5-kārtējs pasaules čempions Kristers Serģis. Un tad viņš man sniegs nelielu priekšstatu par to, cik tas ir grūti vai viegli būt kantētāju. Divas svarīgākās lietas, kas ir gatavojoties rallijam. Ierodoties uz ralliju, praktiski tiek izdalīta leģenda, kas ir praktiski šāda grāmata, kur ir, protams, kartes iekšā, bet pa lielam ir apzīmēti krustojumi, lai zinātu, kā pārvietoties, kā veikt maršrutu. Lai nobrauktu ātrumposmu, sacensību noteikumi paredz to, ka pirms tam iepazīstās ar šiem te ātrumposmiem. Šeit, piemēram, dzeltenā krāsā tie ir ātrumposmi. Iepazīstās. Tātad, kā notiek? Mēs pēc šādas te leģendas, pēc kārtēm aizbraucam uz dopa startu, nostājamies, skatoties uz šo veicam pareizo ceļu, bet izveidojam jau paši savu grāmatiņu, kas ir stenogramma. Mazie skaitlīši 60, 120, 80, 50, 120, 120. Tas ir attālums metros. Protams, es to pirmajā reizē visu diktēju, tev uzdevums ir tikai pierakstīt. Tātad es to visu saucu, tev jāpierakst. Mazie skaitlīši ir tātad metri, 120. Tālāk T burti, kur visur ir, tas ir trampolīns. Un tad ir līkuma apzīmējumi, kas ir kreisais, labais, tātad uz kura pusi, un tad ir līkuma kategorija uzreiz vienmēr aiz kreisā labā seko līkuma kategorija. Tātad 5, 4, 5, 4, grūtība, cik asas līkums. Mums šī grūtība, mēs Māri rakstām tādu stenogrammu, ka šī grūtība sakrīt ar pārnesumu puslīdz. Nu, tie ir no 1 līdz 5 sakrīt, pēc tam 6. ir vēl arī 5. ātrumam smalkāki apzīmējumi. Tālāk sākās tikai viss interesantākais. Pārējie papildu elementi. Tātad mums šeit, kā redzam, ir 5 mīnus mīnus, 4 mīnus mīnus, 5 plus plus. Tātad ir katram vēl līkumam ir, piemēram, 3 mīnus mīnus būs ar trešo pārnesumu, bet diezgan lēni, 3 mīnus būs arī lēni, 3 jau būs vidēji, 3 plus būs ātrāk un 3 plus plus jau ar trešo pārnesumu, bet augstākiem apgriezieniem. Tātad ar vienu pārnesumu, bet dažādiem ātrumiem. To apzīmē mīnus mīnus, plus plus, mīnus plus un viss pārējais. Tālāk ir šis apzīmējums ir uz iekšu, stipri uz iekšu, gar iekšu, open. Un tam līdzīgi. Es domāju, ka tev šos visus neliksim iegaumēt, to tu varēsi pierakstīt ar vārdiem. Varbūt, ko tu vari izmēģināt uzreiz, piemēram, šāds, kur augšā ir šī strīpa, tas ir labais 4 mīnus mīnus garš, gar iekšu open. Nu, tad to gar iekšu open, to visu vārdiem, bet tā tad, kad ir garš, tad augšā ir vienkārši šāds te apzīmējums. Nu, protams, tas ir, kā jau teicu, tas ir mākslas darbs, un tāpēc arī ir, piemēram, trampolins 100 lejā no labās stop slāpētājs, kreisais 2 uz labo 2 mīnus mīnus. Tas viss ir pietiekami sarežģīti. Un man ir tā, ka Pēters bieži vien smējās par mani pierakstu, un viņš šeit tad atrod, kad viens līkums tiek apzīmēts ar 15 vārdiem, līdz pat 15 vārdiem, bet reāli viens līkums tas ir. Tad šeit uzreiz arī sākās, jā. Jā, tā kā šeit, piemēram, ja būtu starts, tad tagad es sāku, tad ir 20, labais 2 mīnus uz iekšā. Vai. Tātad 20, labais bija liels, 20 metri bija mazāki, labais L jau ir liels, ja lai nejuktu, un divnieks arī liels, L2, tagad vēl jā, labais 2 mīnus, uz iekšu, ar vārdiem tas jau varētu. Dievs! Tu jau nemaz parakstīt nevar. Nu, šeit ir vēl salīdzinoši līdzens. Tagad būs kreisais 2 garš kat. Ak, tu Dievs, 4 mīnus. Nē, piedo labojas 4 mīnus, trampolins. Trampolins bija lielais T-būrs. Jā. Tātad
Tātad 4 mīnus tramplīns iekšmala. Es tev visu rakstu, tā kā referātu. Ir labi. Tā līdz tagad bija kaut kas 50. Jā, 50, tie atkal mazie 50. 50 uz kreiso. 50 uz un tagad jaunā rindiņa. Kreiso. Nē, kreiso jau lielais kāburts. Jā. Tātad uz kreiso 2 garš kati. Bet es, piemēram, domāju, kāds ir tagad, mēs izbraucam, tā kā to visu ir iemācīties no galvas, ne? Nē. Un kāpēc ne? Tāpēc, ka rallijā ir apmēram 100 unikālie kilometri. Šī ir krosa trase, šis nav rallijs. Rallijs visi ir unikālie kilometri, viņi neatkārtojās, neviens līkums. Šeit mēs tādu dopiņu, ka 2 apļi vienkārši, tāpēc viņi jau atkārtojās. Bet rallijā praktiski nekad neatkārtojās, ir tikai brauc uz priekšu pa koplietošanas meža ceļiem, kas arī ar līkumiem, tramplīniem un tā tālāk. Tāpēc to atcerēties un iemācīties nevar. Mēs apstāsimies, tu vari palabot tā, lai tev būtu viss skaidrs, ko tu patiesi pierakstījusi. Es jau vairs neatceros, ko tā lieta nozīmē, bet 20, 100. Šito es tev iedošu, jā, tas ir parasti jāpaņem pirms. Labais 2 mīnus uz iekšu, 100 kreisais 2 garš kat, 70 labais 4 tramplīns iekšmala. Labi, paņem. Labi, pagaidām. Tas nebija rakstīts. Labi, tālāk. 60 kreisais 5, 40 uz kreisais 2, garš gar iekšu, 110 K4 tramplīns. Līdz vidum. Tā, pagad, tas jau būs nākamais tramplīns. Prāt. Tramplīns līdz vidum, jā. Tālāk. 80 kreisais 6, 50. Ārprāts, es nevaru. Kur mēs tagad esam? 100. Labi ir, mēs esam. 100 kreisais 2, jā, garš kāds. Praktiski mēs mūsu īsto dopiņu esam finišējuši. Tas bija vienkārši. Apsveicot sacensības finišu. Ārprāts. Bet jāsaka, ka tev labi tur pa tālu uz priekšu, bet tomēr, es domāju, ka pirmā apļa šoks tev būs lielāks, ka varbūt vispār nevarēs nolasīt, bet esi nolasījusi. Tas bija trāki. Labi, mēs varam vēl vienkārši pāris apļus pavizināties. Davai. Tramplīna jau tā patīkamākā daļa. Jā. Cik mēs braucam? Ātrākajā Taisnītē bija 130 iepriekšējos apļus skatījos. Bet šeit ir ļoti, ļoti īsa tā taisne. Jā, nevar. Un praktiski tā nav. Šitas ir labākais. Šitas jau ir ar spēcefektiem. Un šit tik šķērsaniski ārprāt. Jau pat kaut ko uzēst varētu. Tālāk. Tas bija. Kā? Tas bija ļoti forši.
Šādi te baudas braucieni jau vispatīkamākie, jo sacensībās turmim tomēr ļoti atbildīgs darbs, ļoti koncentrēties un lasīt, tā kā viņam no tās brauciena izbaudīšanas tik daudz nemaz nepaliek tas vispār. Bet, jāsaka, malacis, tiešām labi mums gāja. Priekš pirmās reizes pat tās pārsteigts, jo bieži vien ir tā, ka pirmajā reizē pat nevar īsti pierakstīt, neko, bet tev viss ir izdevies un malacis. Nu tad mūsu mazais ceļojumiņš ir beidzies. Es jau esmu mazliet paslavēta par to, cik labi man gāja. Es varu izteikt tā, ka man ļoti patīk. Tas pirmais aplis, protams, bija, es vienā Alpu vilcienā, man liekas, visu lasīju, ko redzēju. Un tad pēc tam jau, kad bija tas otrais moments, kad izbaudīju to mirkli, tad tagad es jūtu, ka mans pranda ir ļoti tā, kad es šitā laikam tomēr sēdējusi. Bet, tad ko Andis teiks? Jā, tiešām es varu tev paslavēt, jo viss ir izdevies. Ja tas būtu ātrumposms, tad mēs, būtu izbraukuši, protams, ne labāko rezultātu, bet izbraukuši un bez avarēšanas, es tā domāju. Tā kā ļoti labi apsveicu. Arī no tavas puses efekti bija kā vidējie sievietes efekti, izkliedzieni un tādi trampolīnos, bet tas viss ir pilnīgi normāli. Un tieši tā arī bija tā doma, ka to pirmā momenta šoku apvienot to lasīšanu, jāsaka, tev tas izdevās. Tad, viņš to paldies par veltīto mirkli. Ja.